cienījamie kolēģi, klātesošie draugi. Manuprāt, šis ir brīdis, kad arī padomāt, kas mūs vada šajā ceļā, kas ir atslēga, ar kuru mēs varam iedarbināt to, droši vien elektrisko motoru, ar kuru mēs braucam uz priekšu. Kas mēs esam, kam ticam un ko esam gatavi sargāt. Kā saglabāt kopības sajūtu pārmaiņu laikos, krīzēs un nenoteiktībā. Pirms pāris nedēļām es atgriezos no Ļvivas, kur kopā ar Eiropas un Ukrainas kultūras ministriem spriedām par kultūras nozīmi. Un man īpaši zīmīgs šķiet ukraiņu kolēģi teiktais, ka karavīri kaujas laukā sargā ne tikai tautas brīvību. Viņi sargā tautas identitāti, kultūru un to, kāpēc pastāv neatkarīga Ukraina. Un tur nevienam nav šaubu, ka līdzās ieročiem, spējām kaujas laukā kultūra ir nācijas pamats. Arī šeit, kopš progresīviem uzticēta kultūras ministrija, es domāju, ka mēs beidzot esam likuši politiķiem un arī droši vien daļai sabiedrības atdzirdēt, ka kultūra nav tikai izklaide un rotājums. Tieši kultūra uztur piederības sajūtu, vērtību orientierus un spēju turēties kopā. Kultūra ir valoda, mantojums, atmiņas un kopīgi stāsti, uzticēšanās un attiecības, bez kurām nav iespējama noturība. Mūsu kopīgās vērtības rada sajūta, ka mums pieder kaut kas savs, unikāls un tikai mūsu. Ka mēs piederam kam lielākam par sevi pašu un šai sajūtai jāstiprina gan mūsu katru atsevišķi, gan sabiedrību kopumā. Demokrātiskā sabiedrībā dzīvo izglītoti, domājoši cilvēki, kuri apzinās savas vērtības un spēj tās aizstāvēt. Kultūra ir demokrātijas sargs, jo tā attīsta domāšanu, empātiju, spēju diskutēt, ieklausīties un arī sarežģītās situācijās atrast kopīgo. Un šeit varētu ļoti labi iedomāties, kādēļ kāds varētu negribēt atbalstīt kultūru, jo tas nav viņiem izdevīgi. Taču mēs to redzam pavisam citādāk. Es vēlētos izcelt mediju lomu, jo spēcīgi, atbildīgi un profesionāli mediji ir demokrātiskas valsts sargi. Izpratne, mediju pratība un kvalitīva informācija palīdz sabiedrībai atšķirt patiesību no manipulācijām, un sabiedrība, kas apzinās savas vērtības, to ir daudz grūtāk ietekmēt. Tāpēc mēs turpināsim atbalstīt kvalitīvus un neatkarīgus medijus. Vērtībās savu darbu balsta arī nevalstiskās organizācijas, kopienu iniciatīvas un ik viens aktīvs cilvēks. Tieši tā ir iespējams līdzdarboties, savstarpēji vienam otru atbalstīt, stiprināt uzticību un rīkoties kopēja labuma vārdā, veidot dzīvu sabiedrību. Tāpēc mēs turpināsim atbalstīt pilsonisko sabiedrību un NVO. Kultūra ir spēks, kas saliedē. Tā palīdz cilvēkiem sajust, ka viņi nav vieni, tā rada kopīgas pieredzes, kas stiprina sabiedrības sadarbības saites. Un, manuprāt, mums arvien skaļāk ir jārunā par kultūru kā nacionālās drošības jautājumu. Sabiedrība ar spēcīgu kultūru un skaidru vērtību apziņu ir drošāka sabiedrība. Somija un Ukraina jau ir iekļāvušas kultūru nacionālās drošības stratēģijā. Mēs esam stiprinājuši sadarbību starp kultūras un aizsardzības ministrijām un varam darīt vēl. Mums ir jāmaina priekšstats par kultūru kā skaistu papildinājumu vai dekorāciju. Tāpēc mēs jau stiprinām kultūras nozares gatavību krīzēm un to turpināsim. Bet, protams, vienmēr būs jautājums, kā tad ar finansējumu. Jā, kultūra un radošums spēj palīdzēt attīstīties arī ekonomiski. Taču reizēm runājot gan ar citiem politiķiem, gan uzņēmējiem, mani joprojām nepamet sajūta, ka ne visi apzinās šo vērtību. Mēs taču zinām, ka Latvijā ir daudz radošu un spējīgu cilvēku. Mēs arī zinām, ka mūsu ekonomika lielā mērā šobrīd balstās uz dabas resursu tērēšanu, taču daba arī ir mūsu vērtība. Ainavas, meži, pļavas, mūsu kultūras neatņemama sastāvdaļa. Tāpēc kultūra un radošums ir tā, kas stiprina tādu ekonomisko attīstību, kas balstās uz pievienotu vērtību, kas stiprina attīstības potenciālu, kas neizšķērdē dabas resursus. Tāpēc ar skaidru datos balstītu kultūras un radošā sektora politiku ir iespējams padarīt radošumu par redzamu un integrētu daļu no Latvijas ekonomikas. Attīstīt inovācijas, ar ko mēs varētu lepoties vairāk, ar to, ka izvedam apaļkoku kravas, vai tomēr ar to, ka mums ir izcili pasaules līmeņa mākslinieki, radoši uzņēmumi, kuri ražo unikālus mūzikas instrumentus, rada kvalitīvas grāmatas vai sniedz augsta līmeņa pakalpojumus arhitektūrā, dizainā un modē. Radošums nav pašsaprotams, tas ir jāattīsta, un vērtība ekonomikas kontekstā nozīmē arī pievienoto vērtību.
ilgtermiņā. Nevis tērēt to, kas mums ir ierobežotā daudzumā, bet radīt ko tādu, kam piemīt spēcīgas idejas un konkurētspēja visā pasaulē. Vērtība, kas paliks gan mums pašiem, gan mūsu bērniem, tāpēc stiprināsim radošo nozaru izaugsmi. Kultūra nozīmē valsts spēju pastāvēt. Godāsim to, kas mums ir unikāls un kopīgs, attīstīsim to, ko sargājam. Mēs, progresīvie, strādājam demokrātijai, saliedētai sabiedrībai, kurā ik viens jūtas piederīgs. Kultūra ir mūsu valsts, drošības, noturības un nākotnes pamats, un paldies ikvienam no jums šajā ceļā, kas atbalsta progresīvo politiku, un tā turpināsim. Paldies!